Eirovīzijas bums Latvijā ir beidzies, bet patiesībā visus tos māksliniekus dziedātājus, kuri piedalījās dziesmu 2013, mēs satikām Ventspilī. Ko viņi viens par otru domāja, to mēs, protams, uzzinājām klātienē Vipi TV. Tagad tūlīt arī visu parādīs. Kā jūs vērtējat pārējos Eirovīzijas dalībniekus? Manuprāt, ir daudz ļoti stipru dalībnieku un šogad ir ļoti grūti izvēlēties favorītus īstenībā. Es, kā dejotājs, varu pateikt, ka finālā ir labas dejas. Gan Niko ir laba deja, gan Andrei Stafetskai. Un mums arī. Es jau, man liekas, kaut kur biju izteikusies par to, ka citus gadus man bija ļoti maz favorītu tādu, bet šogad, neskaitot arī dziesmas, kas šeit esam mēs visi, bet ļoti labas dziesmas. Man jau ir grūti tagad tāpat teikt, jo es viņus visus esmu tā iemīļojusi, un es viņus redzu tajās aizkulisēs, un man viņi visi ir mīļi, un īstenībā arī tagad ģenerāli mēģinājumā klausoties, liekas, ka visas dziesmas ir tādas interesantas un foršas. Visi pārējie dalībnieki, es domāju, ir visi cienīgi, ka viņi ir šeit finālā, un ir gods tieši, ka šajā gadā tieši ar viņiem es esmu šeit uz vienas skatuves, un ka es esmu viena no 12 dalībniekiem. Viena no 12 dalību dziesmām, kā es saku, jo mēs šeit nesacenšamies savā starpā, bet gan sacenšās dziesmas, kuras mēs vienkārši novedam, tā teikt, dzīvā izpildījumā pie klausītāja. Principā vispārībā Eirovīzija šogad ir ļoti, ļoti pozitīva un dalībnieki ir ļoti labi. Man patīk tas, kad ir jaunas asinis, ja? Kad ir daudz jaunie un kad nav visu laiku vieni un tie paši cilvēki, kas varbūt tās gadiem ir bijuši, bet ir jauni talanti, ir jaunas vēsmas, ir jauna mūzikas izpratne kaut kādā ziņā arī jaunajiem un, manuprāt, tikai pozitīvi. Vērtēt diezgan spēcīgi, ja reiz ir izcīnījušies, tad jau ir ok. Un ir daudz ļoti spēcīgas dziesmas šeit šogad. Un kur tavuprāt ir visspēcīgākā? Man personīgi patīk Pēram dziesma, tā ātrākā patīk Kendijas dziesma un patīk man ļoti vēl Samantas dziesma. Palīdzēja veidot skatuves tērpus, imidžu? Dievs. Visi paši. Paši visu taisījām, jā, visu paši. Kostīmi, gan video, rindu, kostīmus, koreogrāfiju, jā, un visu paši, emocijas. Īstenībā mēs ar Dināru mīlam viens otru. Un ja nav noslēpums, cik jums tas izmaksāja? Mums dejotājiem nepārst, dejotājiem var pateikt, nekas neizmaksāja. Ja? Tas bija... Tas arī tāds jautājums. Ja ņemt kopīgi, tas lielas summas īstenībā, tāpēc, ka tas nevienu mēnešu darbs. Un izmaksas, manuprāt, katru dienu, kad tu brauc uz studiju, piemēram... Kas izmaksas ir laiks, jā. Laiks, jā. Tad grūti pateikt. Tad arī, daudz. Diezgan daudz īstenībā, jo biks jau vien maksāja 40 latiem, žakete vēl vairāk, maiciņa ap kaut kādiem 27, tur sanāk 100 viennozīmīgi. Ārprātīgi daudz, ārprātīgi. To zinās mūsu menedžeri. Ja kaut kur noķersiet, viņu var pajautāt. Mēs nezinām paši, ko. Bet, pa dārgo, tas ir dārgi cilvēkiem. Jāzina arī, ka uz Eirovīziju, tas viss baigos līdzekļus prasa un no grupas budžeta, no vecākie arī nav priecīgi, bet, viņi arī palīdz. Tā kā neesam miljonāri mēs vēl. Tad mēs paši cīnāmies un ieguldam to naudu, bet diezgan daudz, lai tērpus skatuves izskatītos labi, kas vienmēr ir mūsu mērķis, lai tērpi būtu labi. Mēs ieguldam tur diezgan. Ja nav noslēpums, cik tas viss izmaksāja? Tas ir noslēpums. Kleitas šablonu es izvēlējos, minēju Vip Fashion veikalu īpašniecei. Viņi man sūtīja daudz dažādus variantus,
Un šī bija tā kleita, kur man iekrita tieši tā, ka šī būs tieši priekš Hero. Un jā, tad tika nosūtīti mani mēri, man bija jānomērās un viss tika aizsūtīts, lai šī kleita man der, bet es saku, baigais kreņķis bija par to, vai viens jau ir nosūtīt mērus, bet otrs ir kā viņi uz mani izskatīsies. Un tad es cerēju, ka tā kleita atnāks janvārī 31. Viņa neatnāca. Viņa atnāca tās nedēļas, kad bija pusfināls, trešdienā, bet viss skaisti, viss kārtībā, kleita derēja un viss nebija nekāda kreņķo, bija rezerves plāns, ja nu kleita neizskatās, tad mums ir rezerves tāds šablons, ko mēs šeit uz vietas 2 dienu laikā varam uzšūt. Bet, viss kārtībā. Kas tev palīdzēja veidot skatuves tēlu? Es parasti skatuves tēlu pati izdomāju, bet pēc tam, protams, man palīdz to skatuves tēlu, pēc tam, protams, gan friziera Sanita, gan grimētāja Anda, gan Poša, izveidojot to tēlu ar, teiksim, uzšajot kleitu tajā tēlā, ko es esmu saskatījusi. Protams, visi pārējie, kas ir apkārt un kaut kādā ziņā ietekmē manu kaut kādu lēmumu vai garstāvokli. Un ko tu novēlētu uzvarētājiem? Es novēlētu uzvarētājiem, lai aizbrauc un parāda beidzot, kad Latvija arī var tikt finālā. Bet vienreiz ir jāpārtrauc šī neveiksmu līnija.